Sveika nācija, mēs esam ielikuši maijā, kur mēs jau uz pilnu atdevi sākam tagad vākt visas stāstus. Mēs tagad visu māju un jūniju sūtīsim e-pastus lielajai Latvijas datubāzei, ja, tāpēc neapvainojiet mani par spameru, man vairāk ir svarīgi jūsu stāsti. Bet, kas ir pozitīvi, tas, ka jau te dažās dienās pat sanāca jau ļoti lielu stāstu daudzumu savākt, un ir patiesi prieks, ka starp Latvijas iedzīvotājiem ir gan filozofi, gan bagāti cilvēki, gan vienkārši laimīgi cilvēki un sirdī mīloši cilvēki, kuri jau nekautrējās dalīties ar saviem stāstiem un dodās uz priekšu, ka tomēr dzīvot, tomēr censties savējā kaut kādu iekšēju filozofiju izveidot, un ir ļoti interesanti uzklausīt, palasīt to cilvēku filozofiju, kā viņi tomēr ir nonākuši. Pat optimistiski ir tas, ka cilvēki mums raksta dzejā, raksta veselus stāstus, un tas vispār ir fantastiski traki. Un, jā, liels paldies arī krievalodīgai auditorijai, kur cilvēki tomēr nekautrējās uz valodas šķēršļiem un arī krievvalodā sūta savējās stāstus. Tāpēc paldies tev patiesi. Ja par iepriekšējo nedēļu, ko mēs uzspējām izdarīt, mēs tagad iztaisījām jau konkrētāko sižeta plānu, mazāk sižeta, vairāk tā kā pašu kodolu, un mēs redzēsim to, ka tomēr cilvēki jau, man tomēr no cilvēkiem būs vajadzīgi jūsu stāsti, tāpēc aicināšu lejā būs links, kur obligāti aizpildi anketa, kur mēs ne tikai interesējamies par taviem stāstiem, bet arī par tavu pašsīti, cik mīlēts, cik dzīvespriecīgs, cik bagāts tu jūties. Un kur tālāk mēs vēlētos nonākt tur, kad mēs tomēr atradīsim video cilvēku, kurš mums palīdzēs ar video, un tomēr atradīsim dizaineru, kuru palīdzēs gan vizuālo veidolu, gan palīdzēs tavus stāstus skaisti ielikt tā, lai tomēr visas Latvijas mērogā viņi būtu redzami. Ja par tādu vairāk virspusējo skatījumu sanāk, nevis vispusējo, bet tajā augstāk nedaudz pacelties, tad ir interesanti redzēt to, ka, protams, nāk arī negatīvas atbildes, kur cilvēki tev vienkārši nolamā par to, ka tu vienkārši iegāji viņu personīgajā telpā, un man žēl tādu cilvēku, ja godīgi. Bet optimistiski ir tas, ka tomēr jūtams tas, ka Latvijā tomēr var savākt to kritisko masu no optimistiskiem un pozitīviem cilvēkiem, kas veicinās tā projekta kustību uz priekšu, par ko es tomēr no sirds ļoti stipri pateicos tev. Ja par to, kas notiksies tālāk, mēs visu māju, visu jūniju sūtīsim, vāksim cilvēku atbildes, paši meklēsim cilvēkus, tie, kas vēlētos padalīties ar saviem stāstiem un kļūt par filmas pašu galveno varoni. Protams, būs aktieri, kas viņus aizvietos. Tas būs ļoti nenormāli traks un interesants projekts. Sāksim arī mazos video taisīt no interesantiem cilvēkiem, un kur es aicinu arī ar tevi, protams, padalīties. Tev ir kāds zinošs cilvēks, kuram ir sava vīzija, nestandarta, nešabloniska, kas viņuprāt ir mīlestība, dzīvesprieks vai bagātība. Tomēr paņemt, atrakstīt mums, kad, sveiki, tas ir tāds cilvēks, viņš ir izgājis caur to, un viņš ir atradis to īsto atbildi. Un patīkam redzēt, tiešām, kad ar mūsu cilvēkiem ir tas optimisms, kur tev novēl to, ka super, tas ir jādara, kā mēs tev varam palīdzēt. Un tomēr tic tam, ka galu galā mēs savu visu projektu skaisti iziesim, mums sanāks uztaisīt šiku filmu un padalīties arī pasaulē ar to visu, jo tic tam, ka Latvijā tomēr ir daudz optimistiska cilvēku, kuriem ir savas skaistas vīzijas par to, kā lietām jānotiek. Tāpēc pagaidām čau, un mēs turpinām strādāt.